Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīni. Šodien mēs esam Negevas tuksnesī, un jau kopš Bībeles laikiem šī ir bijusi neauglīga teritorija. Varēja redzēt akmeņus un smiltis, cik tālu vien acis rāda. Un vienīgie, kas pārtrauca šo klusumu, bija tuksneša karavānas. Šodien mēs kopā atklāsim Memfisu, pazudušo pilsētu tuksnesī, nabatiešu pilsētu, un redzēsim tās saiknes ar Bībeli un Jēzu. Tātad, ja jūs esat gatavi, sāksim! Senās karavānas spēja ceļot simtiem kilometru cauri tuksnesim, dažreiz pat 1000 kilometru. Un viņi spēja to izdarīt, vedot līdzi milzīgu daudzumu preču, ko tirgo. Taču tajā pašā laikā citi cilvēki, kuri mēģināja pārvarēt daudz īsākus attālumus, galu galā mira tuksnesī. Viņi nespēja pat tuvoties šo karavānu prasmēm. Kas viņi bija? Viņi bija senie nabatieši, tauta, kas bija tuksneša speciālisti, kas spēja paveikt to, kas citiem bija neiespējami. Bet kāds bija nabatieša noslēpums? Viņi prata atrast ūdeni tuksnesī, un tāpēc viņi spēja veikt ļoti lielus attālumus. Tādā veidā viņi spēja izveidot milzīgus tirdzniecības ceļus, kas nāca no Arābijas dienvidiem un šķērsoja visu ceļu līdz tuksnesim, kas mūsdienās ir Jordānija. Un tur viņiem bija viņa lielā galvaspilsēta, Petra pilsēta. Un no turienes karavānas devās uz Negevas tuksnesi, kur mēs atrodamies. Un viņi ceļoja līdz sasniedza vidusjūras piekrasti. Lielās ostas, piemēram, Gāzes ostu. Un tur šīs ļoti dārgās preces varēja tikt eksportētas. Uz senu klasisko pasauli, piemēram, Grieķiju un Romu. Un šodien mēs kopā sekosim daļai vīraka ceļa un iepazīsim patieso nabatiešu vēsturi. Un tāpēc es aicinu jūs tagad ienākt Memfisā kopā ar mani. Mašītā. Startautiskā tirdzniecība nav nekas mūsdienīgs vai nesen radies. Tieši pretēji. Ja mēs atgriežamies pie Kanānas zemes un visu tuvo austrumu senākā perioda, mēs redzam lielu starptautisko tirdzniecību, kas plauka. Dārgākie un greznākie produkti no katras nācijas tika pārdoti viens otram. Problēma bija tāda, ka starp daudzām no šīm nācijām bija plašas tuksneša teritorijas. Un bija nepieciešamība to pārvietot no viena punkta uz otru. Mēs varam redzēt vienu no pirmajām Bībeles vietām. 1. Mūzes grāmatā, 37. nodaļā, ir apraksts par vienu no šīm karavānām. Kad Jāzeps pienāca pie saviem brāļiem, viņi novilka viņam mugurā esošo tērpu, to garo tērpu ar garām piedurknēm un iemeta viņa cisternā. Cisterna bija tukša, bez ūdens. Pēc tam viņi apsēdās, lai paēstu. Pacēluši acis, viņi ieraudzīja, ka no Gileādas nāk ismaēliešu karavāna. Viņu kamieļi nesa garšvielas, balzamu un mirres, ko viņi veda uz Ēģipti. Tad Jūda teica saviem brāļiem: ko mēs iegūsim, ja nogalināsim savu brāli un pēc tam slēpsim viņa nāvi? Nāciet, pārdosim viņu ismaēliešiem. Nedaram viņam pāri, jo viņš ir mūsu brālis. Viņš ir no mūsu asinīm. Viņa brāļi piekrita.
Un, kad garām gāja midjāniešu tirgotāji, Jāzepa brāļi viņu izcēla no cisternas un pārdeva ismaēliešiem par 20 sudraba gabaliem. Un ismaēlieši aizveda Jāzepu uz Ēģipti. Redziet, karavāna, kas nopirka Jāzepu, pārvadāja visgreznākās lietas un dārgākās lietas no senās pasaules. Viņiem līdzi bija Gileādas bauzams, vīraks, mirres. Tas ir viss, kas bija dārgs un vērtīgs. Viņi varēja pārvadāt arī zeltu, sudrabu, dārglietas, jo vienkāršās ikdienas lietas katra pilsēta ražoja pati savas. Tas nozīmē, ka keramikas trauki un vienkāršas lietas nebija tā vērtas, lai tās pārvadātu. Bet greznas lietas, jā, eksports bija tikai luksusa precēm. Un tad šī karavāna, kas nopirka Jāzepu, aizveda viņu uz Ēģipti. Un redziet, cik tas ir svarīgi, jo mēs zinām, kas ar viņu notika Ēģiptē. Viņš vēlāk kļūs par gubernatoru, un tas atver durvis viņa brāļiem doties uz Ēģipti. Un pēc tam viņa pēcnācēji tika paverdzināti. Tad Dievs ar stipru roku atbrīvo tautu. Sarkanās jūras pāršķelšana. Tas viss notika tikai pateicoties tai karavānai, kas atveda viņu šurp no Kanānas zemes. Mēs esam šeit netālu no Bēršebas, patriarhu pilsētas. Tas bija iespējams tikai tāpēc, ka viņš tika pārvietots no Kanānas uz Ēģiptes zemi. Un Jozefs, ja viņš mēģinātu šķērsot visus šos tūkstnešus, ejot viens pats, viņš visticamāk nebūtu izdzīvojis. Tātad šī karavāna zināmā mērā palīdzēja piepildīties Bībelē aprakstītajam. Un ievērojiet vēl kaut ko šajā fragmentā. Tā bija ismaēliešu karavāna. Ismaēlieši ir Ismaēla pēcnācēji, arī pēcnācēji no Ābrahāms. Un ismaēliešu pēcnācēji ir nabatieši. Tieši pilsēta, kurā mēs atrodamies, nabatiešu kultūra, cēlusies no ismaēliešiem. Tad mēs varam redzēt bibliskās saiknes šai vietai ar 1. Mūzes grāmatas fragmentiem. Un mēs arī redzēsim, ka pastāv saikne starp šīm karavānām. Un Jēzus stāstu. Bet tagad es tiešām vēlos ieiet pilsētā, lai jums to parādītu. Jo šī ir fantastiska vieta. Tiešām neticami. Tas, ko viņi spēja izdarīt šeit tuksnesī, aiziet! Nabatieši bija klejotāji tauta. Tas nozīmē, ka viņi dzīvoja teltīs tuksnesī. Un ik pēc dažām dienām, nedēļām vai mēnešiem viņi mainīja savu atrašanās vietu. Dažreiz tas bija, lai meklētu ūdeni ganāmpulku dēļ vai tirdzniecības nolūkos, bet viņi vienmēr bija kustībā. Bet kāda es varu jums stāstīt par klejotāju tautu, kas dzīvoja teltīs? Kamēr mēs atrodamies šeit, lielā akmens pilsētā, lieta ir tāda. Nabatieši apvienojas un izveido lielu valstību. Un galvenais ienākumu avots nabatiešu valstībā bija viņa tirdzniecības karavānas. Bet tagad iedomājieties kopā ar mani. Karavānas ceļo pa tuksnesi. Tās pārvadā greznas, ļoti dārgas preces. Ko tas piesaistīja? Zagļus un laupītājus. Un tāpēc Nabatejas karaliste, lai aizsargātu savu ienākumu avotu, viņi izveido šajās tirdzniecības ceļos aizsardzības vietas. Un tāpēc pirmais punkts, kas tika uzcelts šeit Mamčitā, bija aizsardzības tornis, kas atrodas tieši šeit.
Mēs kāpjam nabatiešu novērošanas tornī. Un tagad, kad esam nonākuši šeit augšā, paskatieties, kāds iespaidīgs skats. Mēs varam ļoti labi redzēt šīs vietas arheoloģiskos izrakumus, un pirms 2000 gadu nabatieši izmantoja šo punktu, lai varētu redzēt tālu un uzraudzīt savus tirdzniecības ceļus. Šis ceļš bija pazīstams kā vīraka ceļš, jo, kā jau minējām, daži no galvenajiem šeit tirgotajiem produktiem bija dažādi vīraka veidi. Mira ir viens vīraks, olībans ir cits, un arī Gileādas balzams galvenokārt tika izmantots kā vīraks. Šī vieta, kas sākotnēji bija novērošanas tornis, vieta, lai aizsargātu vīraka ceļu, kas gāja tepat blakus, ātri pārvērtās par kaut ko daudz vairāk. Tas pārvērtās par drošu patvērumu visiem ceļotājiem, ar pakalpojumiem ceļotājiem. Šeit viņi saņēma naktsmājas, viņi varēja nopirkt ēdienu, dzērienus, un arī bija naktsmājas dzīvniekiem. Bija sava veida kamieļu stāvvieta, tieši zemāk, pašā kalna pakājē, un tā viņi sāk izmantot šo vietu, lai patiešām atpūstos un uzkrātu spēkus, lai turpinātu savu ceļu. Skatieties, cik labi saglabājusies ir šī vieta. Vai saprotat, kas tas ir? Tā ir sava veida kviešu dzirnavas. Varat nākt tuvāk, ja paskatīsieties uz augšējo daļu. Tā izskatās kā piltuve. Šeit tika likti kvieši vai mieži, atkarībā no tā, ko viņi tajā dienā mauva. Viņi grieza šo augšējo akmeni ar ēzelīša vai cita dzīvnieka palīdzību, un akmeņu berze lika šiem kviešiem tikt samaltiem, un apakšā iznāca milti. Protams, tie nav tādas pašas kvalitātes milti, kādi mums ir mūsdienās, baltie milti, bet varēja saražot lielu daudzumu miltu un, attiecīgi, arī lielu daudzumu maizes. Pietiekami, lai pabarotu visus ceļotājus šeit tuksnesī. Un ievērojiet vēl kaut ko interesantu šeit. Visi akmeņi, kas ir mums apkārt, Viza mančita ir izgatavota no akmeņiem, kaļķakmens, šī gaišā akmens, jo šis ir akmens, kas veido Negevas tuksnesi. Vienīgais akmens šeit, kas nav kaļķakmens, ir šis melnais akmens, tas ir bazalta akmens. Un tieši no bazalta akmens viņi taisīja dzirnakmeņus, jo, kā jūs varat redzēt, akmenim ir tekstūra, un tas palīdzēja berzei. Un tas ļāva kviešus samalt vieglāk. Bet ir viena problēma. Nevienā Negevas tuksneša vietā nav bazalta akmens. Tuvākā vieta ar šāda veida akmeņiem dabīgi ir Golānas augstienēs, Izraēlas otrā pusē mūsdienās. Tas nozīmē, ka šie tuksneša ceļotāji visticamāk jājot uz saviem kamieļiem un dzīvniekiem, atveda šos akmeņus no milzīgiem attālumiem. Tas vēlreiz pierāda šo karavānu spējas. Un tā, draugi, viņi varēja iegūt mūsu dienišķo maizi. Gadu gaitā Mamčita auga un attīstījās. Un tāpēc arī ģimenes sāka šeit dzīvot pastāvīgi. Un tas atspoguļojas arheoloģiskajos izrakumos. Šeit pilsētā tika atrastas vairākas mājas, vai precīzāk sakot, vairākas villas. Pilsētas mājām bija no 500 līdz 2000 kvadrātmetru. Tās acīm redzami ir villas, pat pēc mūsdienu standartiem. Un paskatieties, kur mēs atrodamies. Šo māju dēvē par gubernatora māju vai pils.
Mēs īsti nezinām, kas šeit dzīvoja un vai tas bija pilsētas gubernators. Tomēr tā ir patiešām viena no greznākajām mājām, un tāpēc tā ieguva šo iesauku. Un paskatieties, cik daudz istabu, cik daudz telpu šeit bija. Un tai, tāpat kā lielākajai daļai pilsētas ēku, bija 2, ja ne 3 stāvi. Patiesi kaut kas ļoti grezns. Speciālisti arī uzskata, ka mājas bija tik lielas, jo nabatiešu iedzīvotāji bija tauta, kas bija pieradusi dzīvot teltīs tuksnesī, un tāpēc viņi bija pieraduši dzīvot ļoti plašās telpās. Un viņi šo savu kultūru pārmesa arī pilsētās. Neskatoties uz to, pilsēta galvenokārt darbojās kā pieturas punkts ceļotājiem, jo pilsētā tika atrastas 25 mājas. Tas nav tik daudz, bet jā, tur bija pastāvīgi iedzīvotāji, kas sniedza pakalpojumus ceļotājiem. Un tagad paskatīsimies mazliet uz nabatieša greznību. Viena no lietām, kas man šķiet visfascinējošākā, ir staigāt pa tādām mājām kā šī, kas ir vairāk nekā 2000 gadu vecas, ir tas, ka mēs varam redzēt mazos sīkumus no šo cilvēku ikdienas dzīves, burtiski iegravēti šeit akmenī. Piemēram, ja mēs paskatāmies šeit ir caurums, niša, kas tika izveidota šajā akmenī. Šis te ir vienkārši, lai piesietu virves ar dzīvniekiem, jo visa šī teritorija šeit bija kā mājas iekšpagalms. Tātad, ja gadījumā viņi atveda ēzeli vai kādu dzīvnieku iekšā, viņi varēja to piesiet šeit. Un vēl viena interesanta lieta. Es vēlos redzēt, cik daudzi no jums spēs atklāt. Kas ir šī niša? Tas dažreiz no pirmā acu uzmetiena var šķist kā elku pielūgsmes vieta. Vieta, kur novietot attēlus. Bet tā nav, jo tā ir iedziļināta. Kas tas varētu būt mājas iekšpagalmā? Šeit bija vieta, kur novietot ūdens krūkas, jo šī konstrukcija lika temperatūrai pazemināties. Un tā viņiem būtu ūdens, nevis ledaina, bet vēsāks ūdens šeit tuksnesī. Tātad var teikt, ka šī ir sava veida primitīva leduskapja versija šeit no nabatiešiem. Un tāpat kā mums mūsdienās patīk dzert augstu ūdeni ar ledu, mēs redzam arī viņu tā laika izvēles. Un tad mēs turpinām iepazīt nabatieša dzīvi. Mēs teicām, ka nabatieši bija lielie tirgotāji ar vīraku un garšvielām senajā pasaulē. 1. gadsimtā, tas ir Jēzus laikā, viņiem bija monopols uz vīraka ceļa. Tas nozīmē, viņi bija tie, kas tirgoja Gileādas balzamu, mirres un olībanama vīraku. Un viņi izplatīja to pa visu seno pasauli, tostarp uz austrumiem un Persiju. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo Persijā austrumos šie produkti netika ražoti. Tātad, ja mēs lasām Bībelē magu stāstu, magoji ir grieķu valodā, latviešu valodā mēs viņus pazīstam kā magus. Mēs zinām Bībeles stāstu, kurā magi no austrumiem atnes 3 dāvanas. Mēs nezinām, cik magu bija, bet tā kā ir 3 dāvanas, daudzi uzskata, ka tie bija 3 magi. Bet šie magi atnes zeltu, mirres un vīraka svečus. Un pat daži cilvēki uzskata, ka zelts nebija domāts kā minerāls, bet gan tas bija Gileādas balzams. Bet neatkarīgi no šīs teorijas, pārējie 2 produkti, tas ir vīraks un mirres, nāca no tālām dienvidu zemēm un tika tirgoti pa nabatieša ceļu. To nopirka magi un atnesa šurp,
uz Izraēlas zemi, precīzāk sakot, uz mazu pilsētiņu Jūdejā, pilsētu Bētlemi. Tas nozīmē, ka magiem bija laba vēsturiska iespēja iegādāties šos produktus no nabatiešiem. Viņi to nopirka, lai aizvesta to Jēzum, kā tas ir aprakstīts Bībelē. Kad Jēzus bija dzimis Bētlemē Jūdejā, ķēniņa Hēroda laikā, lūk, no austrumiem uz Jeruzalemi atnāca gudrie un jautāja, kur ir jaundzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs redzējām viņa zvaigzni austrumos un atnācām viņu pielūgt. Pēc tam, kad viņi bija dzirdējuši ķēniņu, gudrie devās ceļā un lūk zvaigzne, ko viņi bija redzējuši austrumos, gāja viņiem pa priekšu. Līdz tur nonākusi, apstājās virs vietas, kur bija bērns. Un kad viņi ieraudzīja zvaigzni, viņi ļoti priecājās ar lielu un dziļu prieku. Ienākot mājā, viņi ieraudzīja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nometušies ceļos, viņu pielūdza. Un atverot savas dārgumu lādes, viņi viņam pasniedza savas dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Magi izvēlējās tieši šīs 3 dāvanas. Pirmkārt, tāpēc, ka tās tika uzskatītas par luksusa precēm, vērtas, lai tās dāvinātu Jēzum, bet arī tāpēc, ka aiz katra no tiem slēpās simbolisms. Bet man šķiet skaisti, kā šeit uz vīraka ceļa vēsture, arheoloģija un Bībele spēj savienoties. Tagad mēs ieejam skaistā nabatiešu mājā no Romas perioda. To sauc par Nabato māju. Un tā bija arī ļoti grezna. Bet tas, ko es vēlos jums parādīt, ir tieši šī mājas daļa, kas bija sava veida stāvlis. Un mēs šeit sānos redzam oriģinālās silītes no tā laika. Silīte bija vieta, kur tika likta dzīvnieku barība. Un Jēzus tika ielikts silītē, kad viņš piedzima. Un tāpēc šī vieta mums arī var atgādināt par Jēzus dzimšanu, pirms viņš saņēma dāvanas no gudrajiem. Mēs daudz runājam par nabatiešiem, bet mēs nerunājam par to, kam viņi ticēja. Viņi bija politeisti. Tas nozīmē, ka viņi ticēja daudziem dieviem, bet viņu panteons atšķīrās no kanāniešu panteona. Nabatieši ticēja dieviem, kas cēlušies no Arābijas pussalas. Tas viss ir loģiski, ja viņi bija arābu cilšu izcelsmes, ja viņiem ir tieša saikne ar ismaēliešiem, un tāpēc nabatieši ticēja tādiem dieviem kā Dušara un Allata. Tie bija dievi, kuri tika ļoti pielūgti pirms islāma Arābijā, īpaši Mekā un pat pašā Kābā. Tātad iedomājieties, ka visa šī pilsēta bija pagāniska. Tomēr arheoloģiskajos izrakumos šeit tika atrasts kaut kas ļoti dīvains, un es vēlos jums to parādīt. Šis atradums pilnībā maina mūsu skatījumu. Par nabatiešiem tas tiek glabāts šeit iekšā. Redziet, šajā vietā ir kaut kas dīvains. Visas gleznas, šie attēli, ir grieķu, romiešu, dievu un personāžu attēlojumi. Piemēram, šie 2 spārnotie personāži. Redzam, ka vienam no viņiem pat ir vārds – Eros, kurš ir Kupids, kurš bieži tiek saistīts ar mīlestību vai iekāri. Un viņam blakus ir Psīhe, kas būtu kā dvēseles personifikācija. Bet kāpēc mēs šeit redzam grieķu, romiešu lietas? Jo 106. gadā
Romas impērija iekaro Nabatejas impēriju un to absorbē. Tad arī kultūra sāk tikt nodota no vienas puses uz otru, un mēs redzam, ka nabatieši sāk pielūgt grieķu, romiešu dievus, kā šeit, šajā vietā. Paskatieties, kas tā ir par vietu. Mēs tagad atrodamies vienā no pašām senākajām baznīcām visā svētajā zemē. Jā, šī pilsēta, kas sākotnēji bija pagāniska un veltīta nabatiešu dieviem, vēlāk kļuva arī par vietu, kur pielūdza grieķu dievus. Pēkšņi visa šī pagānisma vidū mēs šeit atrodam baznīcas. Un es saku skaidri, baznīcas, daudzskaitlī, jo pilsētā tika atrasta vairāk nekā viena. Šī baznīca, kurā mēs konkrēti atrodamies, saucas Nīla baznīca. Un blakus sēkām šeit bija arī liels kristiešu klosteris. Bet kā tas varēja notikt? 1. gadsimtā līdz ar Jēzus atnākšanu dzimst kristietība. Tomēr savos pirmajos 300 gados kristietība bija aizliegta un Romas impērijas vajāta reliģija. Taču viss mainās 324. gadā, kad valdīja imperators Konstantīns. Viņš bija tas, kurš izbeidza vajāšanas. Un pēc tam viņš pārvērta kristietību par Romas oficiālo reliģiju. Un tas paver durvis kristīgajai ticībai visiem, kas to vēlējās. Un daži no pirmajiem, kas pieņēma šo ticību, bija tieši nabatieši. Joprojām 4. gadsimtā liela daļa nabatiešu pilsētu pievēršas ticībai. To skaitā arī šeit, Mamčita. Un tāpēc mēs varam redzēt šo cilvēku ticības maiņu. Šie cilvēki tad, kas pieņem Jēzu, kas atgriežas, un mēs to ļoti labi varam redzēt šeit, pateicoties arheoloģijai. Vīraka ceļa vēsture, nabatiešu un Mamčitas vēsture, savienojas dažādos punktos ar Bībeli, bet beigās mēs redzam, kā šī pilsēta, kas sākās ar izteiktu pagānismu, pievērsās kristietībai. Un beidzās kā liela kristieša pilsēta. Un tā viņi turpināja līdz 7. gadsimtam, kad arī šī pilsēta vēlreiz pazūd no karķes. Bet tad, 19. gadsimtā, arheologi atnāca šeit un no jauna atklāja šo dārgumu tuksnesī. Es ceru, ka jums patika šodienas video un ka jums bija interesanti iepazīt šo nedaudz atšķirīgo stāstu. Ja patika, nospiediet patīk un tiekamies nākamreiz!